Šī ir otrā reize, kad raidījums Autodroms piedalās interesantā pasākumā ar nosaukumu Ignitis on elektroautomobīļu rallijs. Šoreiz tas vedīs šeit no Kauņas, kur mēs atrodamies Kauņas Mākslas salā, tā sauc šo vietu. Te arī tiks dots starts, plus mīnus 70 ekipāžām, nebija laika saskaitīt līdz galam. Un visas tās finišēs Igaunijas pilsētā Tartu. Pa ceļam gan paviesosimies vēl arī Cēsīs, kā mums šajā te pasākumā sokas. To droši vien mēģināsim sižeta laikā jums arī pastāstīt. Pats galvenais, kādi būs rezultāti, lai gan, ko tur liekties, arī šoreiz mēs kopā ar Latvijas e-auto konkursa rīkotāju un organizatoru Robertu Jansonu savā ekipāžā vairāk esam apņēmušies tādu tā kā ziņneša lomu, lai pastāstītu jums, kas tad īsti te notiek un ko te dara. Protams, kārojās jau piedestāls, bet to mēs redzēsim tad, kad visas šīs automašīnas būs finišējušas. Es pirms kādu laiku flirtēju ar ideju par to, ka es gribētu pārsēsties uz elektroauto, bet es laikā domāju, ka jā, nē, kur es lādēšu, man vēl nav māja uzcelta. Zini, visi tie klasiskie gājieni. Un, piemēram, šī diena pierāda to, ka 10 minūtēs var pielādēt tik daudz, lai es atkal varētu aizbraukt uz laukiem un atpakaļ. Tas ir tikpat kā aiziet, ieliet degvielu un gaidīt rindā hotdogu. Mēs ticam, ka ļoti svarīgi ir ātrums, cik ātri var uzlādēt. Un, protams, ir vietas, kur tā mašīna stāv ilgi, un tad nav svarīgi, cik ātri var uzlādēt. Un tas arī ir daļa no uzlādes. Bet ir brīži un vietas, kur mums vajag ātri, kur mēs vienkārši negribam sēdēt un neko nedarīt, kur mēs gribam ātri aiziet uz labierīcībām, nopirkt vienu bulciņu kafiju un braukt tālāk. Un, tāpēc mēs ticam, ka tas ir būtiskākais uzlādēs, lai viņas var ātri veikt un bez problēmām. Jā, viens ir tas, ko, protams, kad dabūn dzirdēt no citiem lietotājiem, viens ir tas, ko tu pats pārbaudi, un mēs kolēģi arī šodien braucot tieši runājam, salīdzinājam tās cenas un teiksim, nobraukuma kilometrāžas un tam līdzīgi. Piemēram, man ir 2-litrīgs benzīns, es ar pilnu bāku un nobraucu 600 km, normāls elektro arī brauc 400-600 km, tā ir norma. Bet, protams, ja mēs salīdzinām izmaksas, piemēram, ja es maksāju mēnesī 450–500 eiro par benzīnu, tad elektro tas ir, ja ir plus saules paneļi, tad faktiski ir gandrīz pavelti, vai arī ļoti mazas izmaksas, ir līdz 50 eiro mēnesī, var mierīgi tikt cauri ar elektroauto uzlēdi. Tad mēs salīdzinām tas mēneša izmaksas. Ja es braucu benzīnieku vai es braucu ar elektro, es varbūt varu paņemt vēl vienu mašīnu līzingā teorētiski. Ja mēs tā skatāmies, tas 400 eiro normāli līzinga maksa. Īstenībā varētu jau laikam sākt ar tēzi, kad šis ir šķietami tāds plezīra brauciens, kurā satiekās draugi vai līdzdomātāji un ar saviem elektriskajiem automobīļiem brauc no punkta A uz punktu B, atpūšās, klausās mūziku un tam līdzīgi. Bet kas ir interesanti, jebkuras sacensības, lai kādas viņas būtu, tajā mirklī, kad tiek dots starts, tās pārvēršās par īstām sacensībām. Līdzīgi arī šeit, tas azarts, kādu tu vari gūt it kā no elementāras regulātātes braukšanas un tāpatās, tās ir sacensības. Pagājušajā gadā mums gāja baigi labi, beigās mēs nedaudz nokļūdījāmies navigācijas lietās un atkal skatoties no soda punktu viedokļa, mēs bijām braukuši patiešām ļoti precīzi, mums bija 0 soda punkti. Šajā gadā mums ir ļoti grūti pateikt vēl to, jo mēs nezinām, mēs esam tikai starposmā, kur mēs esam diezgan veiksmīgi ieradušies top 10. Tā kā es domāju, daudz ko izšķirs tieši šie te soda punkti, kuri šogad tiek doti ne tikai par ātrumu pārsniegšanu, bet arī par elementāru satiksmes noteikumu neievērošanu, nepārtrauktās līnijas, stopzīmes un tam līdzīgi. Tā kā it kā uzdevums mums ir pēc iespējas ātrāk aizbraukt tur, kur mēs braucam, bet tajā pašā laikā jāsaprot to, ka mēs nedrīkstam braukt bez limitiem, bez noteikumiem. Romulahinguala ja nii edasi. Kes ei kõnnita mööda, järgi korra seisma, võtke aega.